Sveicināti! Šajā video es jums parādīšu, kā instalēt IPv3.2.0 uz bezmaksas hostinga, kas saucas Free Hosting No Ads. Pirms tiek instalēts IPv, kā parasti visiem mājaslapas dzinējiem ir jāuzliek mājaslapas dzinēja IPv visi faili, kurus es jau pirms šī pamācību video esmu uzstūmis virsū caur failu zilla, pieslēdzoties savam FTP klientam, FTP serveram, pareizāk sakot. Un tālāk, pirms mēs turpinām, ejam uz My Free Hosting No Ads kontrolu paneļa MySQL datubāzes sadaļu. Izveidojam jaunu datubāzi. Kaut vairs, tā MySQL datubāzes vārds tutor, jeb tutoriāla pilnā versija, jo tur pilnu nevar izmantot. Šeit varam izmantot tieši tādu pašu. Šeit parole. Divas reizes pēc kārtas un create. Tātad šeit parādās mazs loks, kas parāda, kad ir jūsu datubāze gatava. Spiežam F5. Un šeit parāda jūsu datubāzes visu informāciju, gan datubāzes nosaukumu, lietotāju, hostu un megabaitu daudzumu, cik aizņem vietas uz jūsu hostā. Tālāk ejam uz mājaslapu admin / install / index.php. Tālāk, tātad viss šeit ir godīgi nokārtots, viss ir kā vajag, un spiežam next. Piekrītam noteikumiem, būtu labi, ja vēl arī izlasītu. Tā, šeit 3 gatavās aplikācijas, pati sistēma, lietotāju sadaļa un fórums. Tālāk, kur instalēt šo te jūsu mājaslapu IP board 3.2. Ja jums būtu visi faili iedzīti jūsu mājaslapa mapīte F, tad jums būtu arī jāraksta šādi, bet tā kā mums nav, mēs to atstājam kā ir defaultajā variantā. Spiežam tālāk, tātad datubāzes tabula informācija. Vārds, lietotājs, parole šeit būs. Un localhost ir šis te, kas ir te. Godīgi nokopējam, iekopējam. Datubāzes tabulas prefiksu nav obligāti jāizpilda. To viņš izveido pats automātiski. Ja gribam savus, varam likt. Tālāk spiežam next. Galvenā administratora logins. Tātad man būs panik. Parole. Vēlreiz parole. Un mans e-pasts. Un spiežam next. Tātad sākam instalāciju. Nedaudz būs jāpagaida, kamēr izies 13 soļiem te cauri. Tā. Un neaizmirstam reģistrēties uforums.gameforce.lv. Tā ir tā vieta, no kurienes nāk šis video. Atbalstam visus lietotājus, kas ciena gan IPv, gan Counter-Strike, gan Minecraft. Esam uzstādījuši arī SMS sadaļu, lai varētu tuvākajā laikā atvērt arī Minecraft serveri, ne tikai SAMP, kas pagaidām tiek modificēts pēc labākajiem iestatiem, bet tas tā mazai reklāmai. Un tagad neliels klusums, kamēr aiziet līdz galam. Tā vēl puse no visa darba.
Nu, vēl pēdējais, nu, vēl pirms pēdējais solis. Nu, un redz, mūsu mājaslapa ir gatava. Spiežam uz InVision Powerboard. Atvērsies mūsu mājaslapa. Tātad šeit skaisti ieejam sistēmā. Panika. Parole. Login, atcerēties paroli. Un tagad ejam admin CP. Viss jau man ir saglabājis, man vairs nav nekas jāievada. Tātad iesim mašīnu, uzstādīsim dažus uzstādījumus. System settings. Tālāk General Configuration, tur ir 14 iestatījumi. Tātad šeit jūs mājaslapas titulu. Teiksim, tutorials.t15.org. Tā, un spiežam update settings. Tālāk, nu, ko mēs vēl tieši varētu? Sunkoru jums uzstādīt vēl ātri varētu. Ne? Dāvai. Tad ejam sunkora.lv. Spiežam lejuplādes, Sunkora shop. Nu, mēs liksim atvērt. Tātad mums atverēs. SMS mapīti mēs ielādējam FTP taglīti. 33 faili. Pagaidām nedaudz, kamēr pabeidz visas ielādes. Un pēc tam turpināsim tālāk konfigurēt Sunkori ar ziedojuma pluginu un vārnu. Tātad atveram savu mājaslapu, noņemam šo te un rakstam SMS. Tād connection file mums uzrada. Tātad tas nozīmē, ka mums ir bišķi jāveic konfigurācija. Mēs atrodam apīti SMS. Labi, atsvaidzināmies ar F5 nedaudz. Atveram apīti, tad config Sunkor. Tātad šeit mēs ievadam savus iniciāļus no Sunkor LV profila, kurus es ievadīšu pašlaik savus. Tā, mans APK. Tā, iekopējam. Klienta ID, tas bija man šitas ir tas APK. Un mēs iekopējam. Tālāk mums vēl būs jāievada SQL datubāzes informācija, uz kurās tiks izvadīta visa informācija, kur ir ziedojuši, cik ziedojuši un viss pārējais. Tālāk spiežam Save, Exit, ielādējam, tālāk dodamies plugins, Donate, atveram un vadam informāciju. Tā kā šī testa lapa jums visa informācija būs jūsu acīm pieejama, bet tik un tā tur nekas nestrādās, jo tas viss tiks automātiski arī noņemts. Tātad datubāzes SQL nesējs, lietotājs un tā būtu datubāzes nosaukums. Tā lietotājs, datubāze un šeit pārējā. Save, izējam, ielādējam, veiktās izmaiņas, ejam uz SMS, kur mums šeit bija šeit, un apsveicam, jums ir IPB SMS caur Sunkori. Tā kā Sunkori tas ir atsevišķa lieta, Sunkori lūdzu jums atstāt kaut kādu banerīti, kas stāv paša apakšā, vai nu arī šis te, bet šo gan varat ņemt nost. Tad mēs paņemsim vēl kaut ko. Nu, pieņemsim
kaut ko no IPB fóruma, kaut vai tos pašus vārnu noņemšanu. Liekam iekšā turpat @ftp plugins mapītē. Iekopējam skaisti, atveram. Tā kā mums tagad fórums ir uzvistots vienkārši adrese.lv, nevis fórums, mēs šo te F burtiņu ar vienu šķērsvītru dzēšam nost. Un ko mēs te vēl daram? Nu, te mēs to valodu bišķi pielabojam, jo man bišķi ir tā gadījies, ka bija krievu valoda virsū un viņš kaut ko tur saputrojās. Šis ir tās baneris augšā, kuru mēs varam noņemt ar 2 šķērsvītrām, ko mēs arī izdarām, un ielādēm un veiktās izmaiņas, nokopējam nosaukumu. Ejam atpakaļ, atveram failu sunkor konfigu PHP, ritinam nedaudz uz leju un atrodam tādu rindiņu, kur rakstīti visi plugini. Tātad, lūk šeit. Šī ir jums paraugs, kā tas darās, bet šeit mēs darīsim šādu. Mēs divreiz nokopēsim donate, ieliksim komatu pa vidu un viena donate vietā ieliksim IPB vārnu. Mēs tā izlabosim un spiedīsim save. Ielādējam veiktās izmaiņas. Ejam uz mūsu SMS shopu un lūdzu. Apsveicam, jums ir 0 warning. Cenas varam paši mainīt tajā pašā Warn pluginā. Ziedojumam burtiski tās pats, tur AMX bāniem viss ir tajos failos. Un tas būtu tā kā arī viss. Paldies, ka skatījāties. Un būtu labi, ja arī jūs veiktu nelielu ziedojumus manā mājaslapā, lūk šeit. uforums, gamehost, LV, SMS sadaļa. Paldies!